Nu tā, dargie draugi, šodien 24. decembris, 0 grādu. Mēģināsim aiziet pie bitēm, paskatīsimies, kas notiek stropos. Izbeigts šitās. Tā, dargie draugi, šeit nu ir tā travas pamata daļa. Galvenokārt Latvijas tālskopa. Tur, ko var teikt, viss ir kārtībā, viss ir dzīvs, barības pietiek. Jāturpina sekot tam, kas notiek. Es domāju, ka es sagatavošu jau medus plāceņus. Es attīrīju savu medumu, to virskārt no mucām noņēmu. Ir man tās saucamās putas, kuras es ar mikseri sajaukšu un izdošu bitēm. Vai to vajag darīt? Es īsti nezinu. Bet, faktiski mums ir decembra beigas. Tūlīt ir janvārs pēc nedēļas. Un februārī jau var sākt saimnes stimulēt. Es domāju, es izlikšu to plācenīti janvāra 1. nedēļā, teiksim, vai 2. ap 10. datumu. Nekas slikts nenotiks, būs papildus drošība, un kad bitēm vajadzēs, viņi to medu paņems. Kur viņu likt tās virskārtas, cik tur nav, liederīgi viņas ir atdot saimēm spēka stiprināšanu. Iesim tālāk. Šeit viss ir kārtībā. Tur redzama ir otra daļa. Tās ir tā tālākā ir, un arī tuvākā ir aizpagājušā, faktiski tā tālākā ir pagājušā gada, tā tālākā ir aizpagājušā gada veidotās saimes. Tur tā situācija visai neskaidra. Viena ir bojā gājusi, varbūt kādas 3 ir uz jautājumu, un šeit tuvāk pie mašīnas vairāk ir aizpagājušā gada veidotās saimes. Tur ir, liekas, viena kritusī un jautājumu vairāk nav. Viss pārējais būs labi. Visumā normāli kritušajām jābūt. Kaut kas noiet greizi, kaut kādas saimes ir ieziemotas vājas. Tā kā viss ir labi. Masveida krišanas nav un bada nav. Tad ko var novēlēt? Skaistu Ziemassvētkus. Ja neredzēsimies laimīgu jauno gadu, ceļam pirkstus gaisā, parakstamies uz kanālu, kaut ko komentējam. Tā kaut kā turamies.